šī būs pēdējā sarunas daļa par šo tēmu. Un, sākšu varbūt ar to, kas notika pēc šī incidenta tribīnēs. Vispirms jau Čekovs dažām nedēļām pārtrauca mani apgrūtināt ar savu uzmanību ar šiem tiešiem kontaktiem. Augusta vidū tie atkal atsākās. Tonis bija mainījies. Inteliģenta sarunu vietā tika vēstīts par to, ka man it kā piespies nāves sods Maskavā. Tur bija tāda kustība pameķi, un viņa mani vēl citus tiesājusi par nacionālismu, par nacismu un piespriedusi nāves sodu. Tātad, ja es parādīšos Krievijā, tad šis nāves sods tiks izpildīts vai kā. Čekava pasvitroja, ka viņa manu drošību negarantē. Parādījās vēl viena ziņa par uzsākto krimināllietu pret mani un 2 žurnālistiem, Glants un Kurmājevu. Mēs tikām apsūdzēti par bruņota valsts apvērsuma organizēšanu Latvijā. Varat iztēloties kaut ko tādu. Valsts prokuratūras vecākā izmeklētāja Aksenaka, ja nekļūdos tur ar viņas uzvārdu, vadīja šo izmeklēšanu, vadīja kratīšanas, nopratināšanas. Par šo faktu pat kāds deputāts no Igaunijas vārdā Kagāns ziņoja kongresā Maskavā un minēja manu uzvārdu. Tā jau tāda izcila uzmanība. Sākās draudi vērst arī pret manu ģimeni. Dēls apmeklēja bērnu dārzu, un tur viņam audzinātais, bērndārza audzinātais, tātad šim mazulim, izteica kaut kādus brīdinājumus viņa mātei un tam līdzīgi. Tā pēdējā kratīšana tajā krimināla lietā bija vēl nākamā gada vasarā, kad es jau biju izraidīts no Latvijas. Tā lieta ir saglabājusies valsts arhīvā, man ir tie numuri, un tātad to būtu interesanti tātad iepazīties ar šīm detaļām, es to neesmu izdarījis. Es to uztveru kā tādas tā laika specifiskas muļķības, varbūt es to arī kādreiz izdarīšu. Ja es tagad mēģinātu raksturot tos pašus notikumus Latvijā, jau tajā augusta mēnesī, tad faktiski iezīmējās jau tādas struktūras, organizācijas lielas. Lielākā no tā bija šī Gorbačoviešu kustība, kas tika organizēta no augšas, caur partijas komitejām, komjaunatnes komitejām, arī drošības komiteju, it īpaši. Un, tā bija Latvijas Tautas frontes veidošana. Es apmeklēju šos pasākumus, centos kaut kā ietekmēt šo procesu. Arī Vides klubā es runāju par to, ka tā nav gluži tautas iniciatīva, bet ka tas ir šis politiskās spēles. Man tā īsti labi nesaprata, jo tauta patiešām modās bija gatava aktivitātēm. Un tas ir saprotams. Un viņi tā īsti neapjēdza, ka tie organizatori, ka tie nāk kaut kur no citurienes. Ja mēs runājam par šiem neformāliem Latvijā, par tām grupiņām, kas jau bija izveidojušās, tad, manuprāt, tā tieši neviena no viņām to Latvijas Tautas frontes veidošanos neatbalstīja, bet arī neuzstājās pret to, jo to uztvertu kā tādu rīcību, kas vērsta pret tautu.
Tas nebija iespējams. Tajā posmā pie tās apziņas, pie tās saprašanas, ja, tas nebija iespējams. Jo tautai jau vēl nebija tikusi skaidrībā ar Gorbačovu, ar viņa mērķiem. Gorbačovs daudziem šita impozants un interesants, un cilvēki bija cerību pilni. Tāpēc tautas tādā aktivitāte ir pilnīgi saprotama. Un arī tur nav ko nosodīt, ja? Jo, kā jau es teicu, tātad šie centieni, neformāļi centieni un šo komunistu reformātoru centieni, ja? Lielā mērā pārklājās. Tas jau arī noteica tās izmaiņas, kas notika drošības komitejā, ja? kur parādījās tā kā sadarbība visās šajās lietās. Protams, ka varēja prognozēt, ka pienāks brīdis, ja, kad vajadzēs nošķirties, kad Gorbačovs būs sevi atmaskojis, izsmēlis šos resursus tautā, ja, šo ticību, uzticību un tā tālāk. Bet tas nebija tāds straušs process, ļoti lēns. Lai tā pa īstam aptvertu, kas notiek, jā, vajadzēja piestrādāt pie tā ļoti uzmanīgi, vajadzēja lasīt šos dokumentus, analizēt notiekošo un tam līdzīgi. Pavisam neliela daļa, es domāju, cilvēku Latvijā bija spējīgi uz to. Pie tām ļoti pastiprinājās, un tas notika pēc, man liekas, jūnija, kad izveidojas šī Nacionālās neatkarības kustība. Tas ļoti pastiprināja tādu šo nacionālo ideju, un starp citu augšas, tā kā koķetēja ar šo Latvijas neatkarības ideju, un Tautas fronte savā ziņā, jā, prezentēja, jā, it kā šo kustību, kas vērsta uz kaut kādu, tur autonomijas iegūšanu, jā. Tas nenozīmē, ka tiks likvidēts šis komunisms, tas nebija gluži pret komunismu. Tas bija savu veidu nacionāla komunisms, ja? Un Eduarda Berklava loma, kurš tāds ievērojams bija Latvijas komunistiskās partijas darbinieks, savulaik bija organizējis šo, es nezinu, diskusiju par šo nacionālu komunismu vēl 50. gadu beigās, un tad izsūtīts uz Pleskavas apgabalu un tā tālāk. Tad viņš pie labas veselības un jau pieklājīgā vecumā 80. gada beigās, runājiet pamatā par šo 88. gadu, vēlāk arī viņš turpināja darboties. Bet šajā laikā viņš ļoti aktīvi saspēlējās ar šo nacionālās neatkarības kustību, un jā. Un kopumā tā kā nacionāļi neiestājās pret Tautas fronti. Varbūt viņi arī neteica jā viņai tādā pilnā mērā, ja? Bet daudzi no tiem dalībniekiem, kas bija šajās neformālajās grupiņās, viņi iesaistījās tajā Tautas frontē, nejuta iekšēji nekādu diskomfortu, ja? Un atradās divās organizācijās, daži pat vēl vairāk, kā tas Dobelis, ja? Bēdīgi slavenais tur Cīkstonis ar padomu armiju, ja? Ka viņš, man liekas, kādās 3-4 grupējumus, viņš nāca arī uz vides klubu, un tur arī aktīvi darbojās. Šajā sabiedrisko klubu padomē arī viņi varēja manīt, ja? Tā kā starp šiem grupām, kustībām un tā tālāk nebija nekādas tādas ideoloģiskas cīņas vai grupēšanās, ja? Tas vēl varbūt stāvēja tikai priekšā. Un parādījās arī iniciatīvas, kas nāca no krievu tautības cilvēkiem. Tāpēc, ka uz to latviešu nacionālismu, uz tās nacionālās neatkarības kustības veidošanos noreaģēja krievu tautības cilvēki, kuri arī sāka veidot savu kustību vai organizāciju, kas vēlāk ieguva šo Interfrontes nosaukumu. Man šeit nosaukums tāds neizdevies, ja? Bet tā tas bija, un tā tad, var runāt jau par to, ka tomēr parādījās tādas būtiskas plaisas
starp šo latviešu tautas fronti, tā jau varētu tagad to raksturot, un krievu tautas fronti. Tas nebija pieļaujams, tas bija kaut kas ļoti negatīvs, es ļoti jau asi reaģēju tad, kad radās šī Nacionālās neatkarības kustība. Es biju tajā pirmā sajietā, un es mēģināju piebremzēt viņus, jo ļoti svarīgs bija šis jautājums. Kas tad mūsu cīņā, kādi mērķi dominēs? Vai mēs būsim šie antikomunisti, jo kaut kad jau noslēgsies šī Gorbačova veidotā kustība, ja? Jo viņa būs savu darbu padarījusi, ja šie reformu komunisti būs izrēķinājušies ar tā saucamiem stagnātiem, ja? Un Gorbačovs jau vairs negribēs nekādas kustības, tātad viņa nāksies likvidēt. Bet tajā posmā, tajā brīdī vasarā, tajā pašā augustā, it īpaši, ja, bija nobriedusi jau šī situācija, kura nākotnē ieguva tādu tālāku politisku risinājumu. Es šajos apstākļos sapratu, ka kaut kas jādara, un sāku organizēt tādu alternatīvu fronti, alternatīvu tautas fronti. Es izdomāju arī šo nosaukumu, nosaucu viņu par neformālo tautas fronti, lai uzsvērtu to, ka mēs iestājamies pret šo formālo tautas fronti. Tā Latvijas tautas fronte, kas tika veidota no augšas ar drošības komitejas līdzdalību, man, teiksim, nav jādiskutē par šiem jautājumiem, jo es pats pa daļai biju tajā iesaistīts, ne jau kā organizētājs, drīzāk kā liecinieks. Jo šajās sarunās ar šiem čekas kuratoriem, tā bija viena no galvenām tēmām. Un arī tie mani novērojumi, es redzēju šo partijas biedru aktivitātes, taisni tautas frontes šo šūniņu veidošanā, tas pats Grutups no Siguldas tolaik, tur viņš bija kaut kāds partijas darbonis, jurists, Dinēvičs Politehniskā institūtā, pie šiem kungiem uz viņu, teiksim, šiem sajietiem es biju uzaicināts. Es braucu uz Siguldu, tur uzstājos arī Politehniskajā institūtā, kur es patiesībā runāju, par šīm lietām. Par šo tautas fronti, un par viņas tur uzdevumiem, mērķiem, jo es jau tolaik pilnīgi apzināti iestājos pret Gorbačova centieniem. Jo manā, teiksim, saprašanā Gorbačovs jau vairs nebija nekāds tur, teiksim, izcils varonis, tur reformātors varonis un tam līdzīgi, jo man nebija ilūzijas, kas būs tālāk. Es zināju, ka notiks atgriešanās pie tām pašām nomenklatūriskām formām, un ka šis laiks faktiski strādā komunistiem, ka viņi atjaunos savas struktūras, atjaunos biedrus un tam līdzīgi, un galvenais jau pats Gorbačovs nostiprinās savu varu. Viņa persona, kā tas vēlāk arī izrādījās, tā viņa persona un tās ambīcijas, bija graujošas. Viņš bija spējīgs iet tik tālu, ka viņš faktiski sagrāva šo Padomju Savienību, jebkādā ziņā veicināja viņas sagrāvi. Jo tie cilvēki, kur izvirzījās tur tajā viņa kustībā priekšgalā, kā tas pats Jeļcins un tālāk, viennozīmīgi viņi jau faktiski pārdeva ne tikai komunistu intereses, bet pārdeva arī Krievijas intereses, un vienlaicīgi arī citu to republiku intereses, kas bija šajā struktūrās, sociālistisko valstu, vai kā viņas tur nosauktā, padomju valsts, tas bija iekļauts arī tajā lielajā centrā, kāda bija Krievija, Maskava un tā tālāk. Šie mēģinājumi radīt šo neformālo tautas fronti, tas bija ļoti grūti un sarežģīti. Vides klubs deva šo tribīni. Bija iespējams uzrunāt cilvēkus un skaidrot viņiem šo situāciju,
Es domāju, ka tie cilvēki, kas dzirdēja šīs uzrunas, ja, daudzi no viņiem tātad ieguva šo poti, ja, pret šo Gorbačovismu. Bet tomēr lielākā daļa, ja, grūti bija šādā dinamikā, ja, bez cilvēki, bez pieredzes politiskās, ja, jo padomju iekārtas sociālismas, ja, bija pamatīgi šis smadzenītis jau paskalojas, ja, un no jauna radīt cilvēkus, ja, tā bija vajadzīgs laiks, un es pat teiktu ilgstošas ciešanas, tā jau arī sanāca ar mūsu valsti. Bet šo kustību man izdevās izveidot. Bet problēma ar kadriem, varat iedomāties, ja, ka nebija cilvēku, ja, kas tā pa īstam apzināja šīs problēmas. Bija cilvēki, kas bija gatavi kaut ko aktīvi tur iesaistīties. Arī no tiem saucējiem disidentiem, ja, no Ints Cālītes, kurš man jau bija aizdomas, bet vēlāk izrādījās, ka viņš ir arī šis, aģents, līdzīgi Ulmem tur un Inkēnam un tam līdzīgi, jā, tātad šis cilvēks, kas tur pusi mūža pavadījis cietumos, nometnēs un tā tālāk, jā, viņš bija dubult aģents, tā varētu teikt. Viņš bija aktīvs vides klubā, nebija tur viņš kaut kādās vadoņa funkcijās, bet tomēr viņš regulāri apmeklēja mūsu pasākumus, piedalījās viņos, bija tāds tēvišķīgi, draudzīgi noskaņots, jā, mēs viņu cienījām, respektējām, jā, bet galu galā, jā, tātad šeit var runāt par šo nodevību viennozīmīgi. Man vienkārši nav šis laiks, lai es tagad detaļās jau pastāstītu, ko es zinu par Cālīti. Nevis vienkārši esmu padzirdējis, ja, bet man bija iespēja, kad es atrados trimdā Rietumvācijā, man bija iespēja tikties un ilgās sarunās, ja, ar viņa kādu biedru, kas kopā ar viņu bija ieslodzījumā, ja, un tīri labi un personīgi pazina šo Cālīti. Bet, lai paliek, ja, ne tā tēma man šobrīd interesē, ja, interesē tikai tik tālu, cik tālu es gribēju parādīt, kā izmainījās šī drošības komitejas, teiksim, darbība, ja, vismaz salīdzinām ar staļinisko laiku. Tāpēc jau arī ir interesanti šie cilvēki, kuri tika savērvēti vēl tad, un kuri sākotnēji tātad bija šie informanti ziņotāji, jeb kā tur viņus vēl precīzāk varētu nosaukt, ja? Bet vēlāk, tātad kaut kāda daļa no viņiem, es nepateikšu, cik liela daļa, varbūt 10. daļa, varbūt vēl mazāk, ja? Bet viņi iesaistījās tomēr šajos procesos. Laikam no viņiem par tādu līderi nekļuva neviens. Tādu, kas vadītu kaut kādu kustību vai organizāciju, ja? Izņemot Arvīdu. Arvīds, jā. Es neteikšu par helsinkiešiem, jo, man nav šī pieredze, es pat nevaru par šiem cilvēkiem runāt, jo kaut kādas aizspriedums, aizdomēnes un tā tālāk, jā, to jau pietika. Ar to bija jācīnās, nevis tas jādemonstrē. Ja? Tāpēc, teiksim, kas attiecās tur uz Juri Ziemeli vai vēl citiem, ja? Uz kuriem krita šī ēna arī uz Pupuru, tur Konstantīnu, ja? Kurš, es tā domāju, galīgi tur kaut kā neiederējās. Ja? Tad drīzāk jau Anta Bergmane, ja? Kur šī nacionālā pārliecība un varbūt arī šis cilvēktiesību cīnītāja temperaments, jā, bija tāds pietiekošs. Viena daļa no viņiem, un tie rūdītākie, jā, tie jau bija izbraukuši. Praktiski izraidīti, jā, izraidīti. Jo ne jau tāpat vien, ne jau piedzīvojums meklējot, viņi devās uz rietumiem, jā. Šie draudi bija, tie draudi bija pavisam reāli. Šodien tā pa īstam izskaidrot, ja, un pastāstīt, kā jutās šādi cilvēki. Tā laika Latvijā, ja. Gandrīz nav iespējams. Nesapratīs. Es nerunāju, ka nesapratīs tās
Jaunās paaudzes, kas tagad jau ir izaugušas, jā, bet nesapratīs pat tie cilvēki, jā, padomu laika cilvēki, kas neizgāja šo ceļu, jo tas bija skarbs, pat psiholoģiski, jā. Tāpēc nemazums no viņiem nonāca šajās psihiatriskās slimnīcās, ne tikai tāpēc, ka drošības komiteja tur viņus ieslodzīja. Bija šie gadījumi, masveidā bija. Es pats tiku ieslodzīts 62. gada rudenī, es biju psihiatriskā slimnīcā par mēģinājumu pāriet Padomju Savienības robežu. Ja? Un, tā ir sava veida politisko represiju forma, tāda izrēķināšanās. Ja? Tas ir mēģinājums garīgi iznīcināt cilvēku. Un tur patiešām mēs tikām nozāļoti, centās mūs nozāļot. Man izglāba mana jaunība, kad man bija tikai 17 gadi. Tātad vecāki varēja mani savākt no māte. Jā, atgriežos pie tās neformālās tautas frontes veidošanas. Drošības komiteja no tām sarunām viņi nebija nec par, nec pret. Īstenībā viņiem bija grūti saprast. Es domāju, ka tie, kas analizē tur, un ka viņi varēja saprast, ja, ka tas ir mēģinājums tā kā apsteigt šos notikumus, šos centienus un tā tālāk, bet uz tās plaukstošās kustības, uz tautas frontes veidošanās kustības fona, ja, šita, ka tāda kaut kāda vēl tur viena frontīte vai atsevišķa grupiņa un tā tālāk, ka nekādu būtisku lomu tur viņa spēlēt nevar. Un tomēr tas tā nebija. Ja? Es pats varbūt nepietiekami novērtēju šo savu iniciatīvu, bet ja man būtu izdevies palikt Padomju Savienībā un turpināt tās aktivitātes neformālajā tautas frontē, es domāju, ka tas varēja ietekmēt, diezgan būtiski varēja ietekmēt Latvijas tālākos notikumus. Ļoti īsā formātā, jā, es gribu pateikt tomēr dažus vārdus, jā, par to, kas notika. Tātad tautas fronte nodibinājās, ieguva lielu atbalstu no tautas. Jā, tā bija tautas fronte. Es to nenoliedzu. Bet tā bija tautas fronte tikai līdz kaut kādam līmenim. Un tā robeža, ja, kur tautas fronte beidzās, tur sākās šie nomenklatūrieši, šie manipulētāji. Praktiski var runāt par tautas frontes šo nomenklatūru. Un viņa bija dažādos dziļumos, slāņos un tā tālāk. Es, piemēram, tolaik, jā, es nevarētu teikt par Ivānu, ka viņš ir nomenklatūrietis. Kaut arī Ivāns komunistiskās partijas biedrs. Viņš ir ieliktenis drīzāk. Tolaik tie, kas patiesībā kontrolē šos procesus un vadīja, ja, viņi prata piesakties, prata maskēt tos īstos mērķus. Tāpēc, nevis Peters, kā mēs domājam, kļuva par tautas frontes tur vadoni, līderi un tā tālāk. Viņš tikai šajā organizēšanas posmā spēlēja tur galveno lomu, varbūt, kādu brīdi vismaz, ja? Bet vēlāk viņš nogāja malā, jo Peters tolaik vēl bija lielās Padomju Savienības centrāla komitejas tur, kaut kāds loceklis, darbinieks vai kā tur var nosaukt, ja? Tādu ielikt par tautas frontes vadītāju, protams, tā būtu ropja kļūda no Gorbačoviešu puses. Kļūda tā ziņā, ka tautas acu priekšā, ja, tādu tiešām nozīmīgu partijas darboni, ja, ieliek par tautas frontes vadītāju. Tad tas tādā mērā atmaskotos, ja, kad viena daļa tad iespējams no tautas distancētos no šīs frontes un tā. Tāpēc Ivāns, jā, ideāla. Īstenībā sīks garīgs, jā, žurnālists un jauks, ārēji jauks cilvēks un tāds, savā ziņā panaims, jā, kur vēl labāku kadru sameklēt.
Nu, piedāvā jau tur vēl it kā Krievānī dzintrai arī žurnālisti tikai piedāvāts, jā, nu, es tās detaļas nezinu, jā, tikpat labi varēja arī teikt Kalnietei jau to brīdi, jā, tad mums būtu varbūt citāds priekšstats, jā, jo tie līderi lielā mērā nu, tā kā noteica, kas tad tur slēpjas, es tā izsēju, jā, nu, kāds līderis, jā, tāds. Bet neformālā tautas fronte, tā tad, nu, tur, nu, īstenībā panika, viņa nomainīja šo nosaukumu pret radikālo apvienību, jā, un es atvainojos, jā, tā tad šī konfrontēšanās ar tautas fronti, nu, vairs, nu, īstenībā nenotika, jā. Nu, bija tādi incidenti, tur tajos sajietos, jo neformālā tautas fronte ar manu, teiksim, tādu iniciatīvu arī iekļāvās tajā tautas frontē. Protams, ne jau, lai atbalstītu tautas fronti, bet lai no iekšpuses tā tad cīnītos, lai nepieļautu tos, teiksim, mērķus, kurus Gorbačovs un komunisti izvirzīja tautas frontē, ja, tos uzdeva. Nu, labi, ja, bet noslēdzot, teiksim, šo tādu īso apceri par šīm kustībām, nu tādā politiskā zemtekstā, ja, es tikai varu pateikt, ka tolaik jau vēl, nu, es nezinu, vai bija iespējams paredzēt un pateikt, teiksim, ka tautas fronte patiešām izfiltrēs šos nomenklatūras kadrus, nākamās nomenklatūras kadrus, kuri sāks veidot šīs partijas un pārvērtīs Latviju par daudzpartiju valsti. Protams, ka šī daudzpartiju valsts patiesībā ir viena partija. No šīs kūniņas, vai kā to var nosaukt, ja, izauga šīs partijas, kā tādi atzarojumi. Es arī lietoju līdzībā ar daudzgalvainu pūķi, ja, tātad katra galva atsevišķa partija, lai gan pūķis viens pats, veselums un tā tālāk. Tad diezgan modernizējās tā komunistiskā partija, un tās pārmaiņas bija daudz dziļākas nekā sākotnēji droši vien varēja paredzēt ne tikai vērotājs no malas, bet arī paši šie darboņi. Ja? Es domāju, no pat tās Padomju Savienības sairšana un tādas lietas. Ja? Un arī tāda pilnīga atteikšanās no marksisma ideoloģijas, jūs saprotiet. Tas nozīmē, ja, ka tas jau vairs nav tas pats feodālisms. Viņš vairs nav sarkans. Kāds tad viņš ir? Tiek atzīts privātīpašums un viss šīs pārmaiņas, šī prihvatizācija, kas viennozīmīgi izlaupīšana, cilvēku aplaupīšana, izlaupīšana un tā tālāk. Tad denacionalizācija. Neparvelti tautā sāka lietot šo apzīmējumu prihvatizācija. Prihvatizācija, ja? Katrs priekšnieciņš tur komunistiem tā tālāk visu pārdalīja. Sadalīja arī šis ietekmes sfēras tagad šim topošajam privātīpašumam. Tātad kastas dinastijas un tā tālāk. Čekistiem tika laikam tur naftas un tā tālāk, nu tāda ļoti ienesīgi amati. Un viņi tur darbojas kā šie biznesmeņi, starpnieki un tā tālāk. Komjauniešiem bankas. Nu, paskatieties, kas vadīja tās bankas tur 90. gados un tā tālāk. Jā, tā visām valstī. Pat to var pārbaudīt. Ir šie fakti, šie uzvārdi, jā, un tur ir grūti kļūdīties. Tur nav iespējams. Skaidrs, ka tas notika organizēti. Tā nebija stihija. Nu, stihijas vienmēr arī veidojas, bet tās bija tādas stihijas, kas tomēr tika kaut kādā līmenī vadītas, kontrolētas un tā tālāk. Nu, un tā tad jaunās partijas, kas radīja, jeb ienesa drīzāk, jā, ievazāja arī kaut kādu ideoloģiju katra no šīm partijām, un izrādījās, ka ir iespējams arī tāds mistrots vai hibrīd feodālisms. Jo pamatā tomēr tā Latvija, un es pateiktu visa Austruma Eiropa, pamatā viņa palika feodāla. Tātad notika tāda atgriešanās pie tā visa iepriekšējā,
bet tikai ar šīm korekcijām. Bet tā kā būtiski nomainījās ideoloģija, tad var teikt, ka tas ne tikai tāds apvērsums, bet jau kas vairāk. Tad tur būtu nepieciešams teorētiski piestrādāt, lai tā tagad raksturotu, kas tad īstenībā notiek. Galu galā pēc šī posma varēja pamanīt, ka šis feodālisms ir diezgan brūns. Tātad nacionāls, beidzot nacistisks. Un tātad radās šis jaunais ģenerators, ja, šī cīņa starp diviem etnosiem. Tātad vara strādāja uz šo latvisko etnosu, ja, un krievi, tātad šie komunisti, ja, tā tika uztverts un tā tika propagandēts un tā tālāk, un tātad nepārtraukti gruzdēja šis konflikts starp šiem etnosiem, ja, jo izveidojas arī, teiksim, partija un partijas, ja, kas atbalstīja šo Krievu intereses un tā līdzīgi. Tātad tas tā kā stabilizējās, kļuva kaut kas noturīgs. Un protams, ka šie procesi notika vienlaicīgi ar starptautiskiem procesiem, ar Latvijas tādu un arī Baltijas visas atdalīšanos no Krievijas, ja, Maskavu nomainīja NATO centri un Eiropas Savienības centri un tam līdzīgi, ja, un tātad šī ideoloģija, šī rusofobija vienlaicīgi bija ar tāda propaganda vienlaicīgi bija diezgan sintētiski, organiski savienota ar šiem aicinājumiem, ja, tad kaut kur doties, kaut kur stāties un tā tālāk. Doma par Latvijas neatkarību un tā tālāk, tādu ārpus visiem šiem blokiem, tādu neutralitāti un tāda nebija populāra. Jā, tur daži runāja, tas pat dzejnieks Peters runāja par Latvijas zemnieku, zemniecību, par Ulmani un tā tālāk. Protams, Ulmanis bija nepieciešams, ja jau brūna Latvijai, ja, tā tad faktiski es pat teiktu tā, ka, un to var mēģināt arī pierādīt, kad sākās tāda kā caur šo atgriešanos. Notika it kā komunisma, tāda komunisma, ne jau tā teorētiskā, tā utopiskā, bet reālā, ja, šie reālie komunisti, kuri saglabāja visu šo ietekmi, amatus un tā tālāk, un vēl pie reizes kļuva arī bagāti, ja, ka viņi tīri labprāt tad šo savu komunismu bija gatavi sintezēt ar ulmanisko Latviju. Pēc tā fašistiskā apvērsuma, ja, ka notika tāda tipa restaurācijas, to pastiprināja arī rietumu, klaidu latviešu, teiksim, atgriešanās un visa šī arī sadarbība ar tā laika latviešiem līderiem, tur Tautas fronti un tā tālāk. Ja atceramies šo Mieroviču un Garbonovu vienā partijā, tātad viena no pirmām partijām Latvijas ceļš. Iedomājieties, cik talantīgs nosaukums, ja? Tad, lai nosauktu šādas lietas, ja? Arī vajag drusciņi vairāk par vidusmēra, ja? Tad būt tādam veiklam un orientētam, ja? Tas notika, ja? Arī cīņa par prezidenta krēslu, ja? Tas pirmais prezidents Mierovičs cerēja un bija pārliecināts, ja? Šis dušīgais vīrielis bija pārliecināts, ka viņš kļūs, bet nē, Guntis Ulmanis, bijušais komunists, tāpat kā tas Ivans, ja, vēļas mazgātavas priekšnieks, ja, tātad jaunam un kaut kur, ja, viņš kļuva par šo prezidentu. Un tā diezgan labi iejutās tajā lomā, bez visas praktizēšanas aktieru mākslās un tā tālāk, ja. Tāda, padaļai smieklīga, ķēmīga, ja, visa tāda politika un darbošanās tur, ja, bet, tautai jau smiekli nenāca, ja, jo tas, ko viņi sastrādāja, ja, es domāju, ka
tas ir vēl uz gadu desmitiem. Jo NATO un Eiropas Savienība un tā tālāk, ja, un mēs jau esam maza valsts, bet šo lielo valstu apvienības, tur ir milzīga gravitācija. Ja. Nu, pastāties, kā šobrīd Lielbritānija, ja, ir problēmas, kā risināt šos jautājumus, kā izstāties no Eiropas Savienības. Tad es nezinu, kādai šeit vajag nobriest apziņai un kādām kustībām vajag tapt nākotnē, ja, lai risinātu šādus jautājumus. Bet es domāju, ka tam laiks pienāks, un tad būs arī šī varēšana, ja, jo šobrīd šīs varēšanas nav. Tāpēc es tagad atstāju šīs prognozes un tāda tipa vērtējumus tik plašus. Tas nav nepieciešams. Atgriežos tagad pie tās drošības komitejas, kura, nu tā kā, it kā pilnībā noasuņoja, ja, ar visām šīm pārvērtībām, ar Tautas fronti, ar pēdējo tur augstāko padomu un vēlāk šim saimām un tam līdzīgi arī ar Maskavas, teiksim, šo galvas māšanu, ja, tām nacionālajām republikām un tā tālāk. Tātad, nu, varēja pilnībā turpināt šo ilūziju, ja, par šo nacionālo attīstību, nacionālo neatkarību, tur brīvību, simbols, ja, nu, atsakot, visu to varēja izmantot šādā veidā, ja, faktiski formējot šo jauno nomenklatūras valsti. Ja? Nu, varētu teikt šo daudzpartiju diktatūras valsti. Jo, teiksim, politikā, jā, mēs redzam, ka viss sakņojās partijās. Ka Saima un visi šie prezidenti un ministri un tā tālāk, jā, viņiem jāaiziet šo partiju akcentu. Ja nav akcepts no partijām, jā, nu tas no partijām tiek virsīts un tam līdzīgi, jā. Tā kā tā patiešām ir tāda, nu, būtiskākā no šīm politiskām struktūrām, un tā tad viņa valda reāli. Tas man ne tikai asociējās, jā, bet tas ir kā pierādījums tam, jā, ka mēs netikām vaļā no šīs nomenklatūras, partiju nomenklatūras. Nu, bija vienā formātā komunistiskā partija ar savām komitejām. Tagad it kā daudzas partijas, viņas nepārtraukti spēlē šo opozīcijas pozīcijas spēli un tā tālāk, bet tie visi tas ir tāds, nu, kompromisu process, ķīmija tāda, ja? Nu, tāpat ir pretrunas starp krieviem, latviešiem, ja? Tas etniskais uzsvars, ja? Tām partijām. Tas noved pie šīs cīņas, pie šīs enerģijas īstenībā, ja? Jo balsotājiem tad ir šīs idejas, vieni par latviešiem, otri par krieviem, ja? Nu, ir visi ideiski un ir kaut kāda interese par to partiju, par vēlēšanām un tā tālāk. Jo, lai eksistētu šāds partiju ritenis, ka katra partija tāds kā spieķis, ja, lai kāds grieztu šo riteni, ja, ir vajadzīgs šī tautas kustība. Tautas kustība griež šo partiju riteni, ja, un tie, kas augšā pozīcija, apakšā opozīcija, ja, nu tā var iztēloties. Bet tas modelis ir absolūti precīzs. Protams, šī partija atjaunošana, viņu mūža ilgstamība, ja, tā dzīvotspēja nav liela. Jo partijas ir pilnīgi atrautas no tautas, tas ir fakts. Un valsts vara ir pilnīgi arī atrauta no tautas, ka šī vara ir pakārtota rietumiem, jā, tātad visām šīm rietumu interesēm, it īpaši militārām. Atsevišķi varēja šeit minēt Amerikas fenomenu, jā, kas darbojas tā kā paralēli Eiropai un NATO un tam līdzīgi, jā. Tātad, nu, tās ir tās realitātes. Tur jau mēs varam tikai fiksēt, ja, teiksim, neslavināt, ne arī pilnībā noliegt, ja, nu, darīt to var, bet kāda tam ir jēga, ja mēs redzam, ka viņas eksistē, ka viņas darbojas, tāpēc gandrīz vai pietiek ar šiem aprakstiem, raksturojumiem, ja, un tā līdzīgi. Tagad varbūt tuvojoties noslēgumam, tātad vēl par to drošības komiteju. Tātad kaut kur tas arī bija augustā, man tika piedāvāts izbraukt no Latvijas. Un es šos piedāvājumus saistīju ar to, ka es sāku veidot to neformālo tautas fronti.
Man šķita, ka viņi ir tā kā atkoduši mani un grib tikt no manis vaļā, jo bija skaidrs, ka tā neformālā tautas fronte noteikti konfrontēsies ar Latvijas tautas fronti. Kā agrāk vai vēlāk, jo ar tādu līderi, kāds es biju, es pilnīgi skaidri apzināju šos uzdevumus. Un tāpēc arī viņu radīju, un tur variantu nebija. Tur nekāda saspēle, piekāpšanās, nekas tāds nebija. Tātad tas patiešām reāli draudētu tiem procesiem, kas notika gandrīz neapdraudēti. Tāpēc arī ar tādu amplitūdu, ar tādu vērienu, tātad bijušie komunisti, viņu tur līdzsekotāji un radi un draugi un kas tur, tādā mērā varēja tik brīvi izlaupīt Latviju, iznīcināt īstenībā Latvijā ekonomiku, tas turpinās līdz pat šai dienai. Mēs esam, vismaz ekonomiskā ziņā, pavisam maza nozīmīga valsts. Un tas, ka mēs sagraujam tās savas pēdējos tos atbalsta punktus, tur transports un turismas un tam līdzīgi, tas nolēma mums patiešām dziļai nabadzībai, kas sakritīs laikam ar krīzi visā pasaulē. Gan ekoloģisko krīzi, gan arī šo militāro krīzi, iespējams arī kariem. Tā skaitā 3. pasaules karš ir diezgan reāls, lai neteiktu vairāk. Bet šis piedāvājums par izbraukšanu, lai būtu pilnīgi atklāts un godīgs, man jāsaka, ka par to Padomju Savienības pamešanu, mukšanu, vai tagad izbraukšanu, teiksim, es jau sen biju domājis. Man bija iekšēji tāda vajadzība, es biju nobriedis iet pāri Araratam vai sazinu, kur pārvarēt kaut kādas grūtības, tur pārpeldēt Lamanšu vai kaut ko tādu, bet tikt prom no Padomju Savienības. Jo dzīvot Padomju Savienībā, man tas bija tāds lēns, kluss ārprāts. Jo, ja jūs saprotat, un nepieņemat to sabiedrību, kurā jūs atrodaties, tad tas nav vienkārši. Tāda dzīve vairs nevar izdoties, jo tu nevari atrast sev vietu vienkārši. Tu esi tāpat, tu esi izolācijā, autists tu esi, Un tas nozīmē vai tā sajūgt prātā vai citādi, bet, protams, varbūt varēja piekāpties, bet tad bija jābūt citai tai dzīves, tai pieredzi un citām vērtībām, man tādas nebija, es nebiju aizsargāts. Tāpēc es arī ļoti, ļoti tā dzīvi, organiski uztvēru to, kas notika tajā atmodas posmā, jo tas bija manai dzīvē risinājums. Es nevarēju, teiksim, no malas uz to skatīties. Tātad tās veiksmes vai neveiksmes, piemēram, kaut vai šis nacionālais piesitiens, kas izglāb šos komunistus varbūt no varas zaudēšanas, man tā bija gandrīz kā tāda nāvējoša injekcija, par pārējo, par šiem draudiem, par šīm krimināllietām, par nodevībām, neformāļu nodevības sākās masveidā, un ne tikai tādi kā Ulme tur un Sālīts un tam līdzīgi, tie, kas tur pēc tam salīda tajā augstākajā padomē un Saeimās un kur tur, arī Repša, tādu cilvēku skaits, plus vēl mums nezināmi tur čekas cilvēki, kas sadarbojas ar Čeku un tā. Tur, kad bija tā balsošana par 4. maija, tām idejām, tur vai 20 vai cik tur viņu, Un tas jau nav mazs skaitlis patiesībā. Tas ir pietiekami liels skaitlis, tas ir fakts, tas ir pierādījums, Un tāpēc tā 4. maija republika nav nekāds tautas sasniegums. Kad ar tautas valstīm vien tur neizdotos tādas lēmumus pieņemt. Tādā, tur ir arī Čeka un tur ir arī visi šie citi pavisam mērķi. Pretēji tautas interesēm, naidīgi tautai savā būtībā. Jo tā tauta pret
pret kuru tas tika vērsts. Tās tautas vairs nemaz nav Latvijā. Tā aktīvā daļa tādu cilvēku ir izbraukusi no Latvijas. Spiestā kārtā. Tie arī ir šie politiski represētie, vai kā viņus nosaukt. Pat ja šie mērķi daudziem ir tādi ekonomiski un tā līdzīgi. To taču nevar noliegt, ja, ka viņi bija spiesti atstāt Latviju. Dažiem tas nozīmē atstāt pusi ģimenes šeit, otra puse tur. Un, jā, es nezinu, kā šādi noziegumi, kad mēs runājam tur par izsūtīšanu, pieminam šīs bēdas un tā, jā, nu tad mums liekas, ka tas tiešām ir pamatoti un ka tas tie ir lieli noziegumi, jā. Ko tagad, lai saka, ka šādās formās cilvēki ir spiesti aizbraukt, paši vēl samaksājot par savu ceļu? Vai tas būtībā atšķirās, vai viņi mazāko zaudē? Nu jā, aizbraukuši tur, daži it kā kaut ko tur pelna, var atļauties šos nepārtraukti dzert šos aliņus vai kaut ko tādu, jā. Bet viņi dzimteni pazaudējuši. Tad ko viņi dzimteni ir apmainījuši pret šiem aliņiem vai ko? Arī tas darbs, ko viņi tur veic, vairums no viņiem ir bez nākotnes pilnīgi. Arī viņu ģimenes, pat ja tur ir tie bērni un tā tālāk, viņiem gūt tur panākumus būs daudz sarežģītāk. Svešumā, saprotiet? Un pati šī vērtība devalvē. Cilvēks negrib vairs domāt par šo savu nacionālo piedarību, jo tas izsauc viņā ciešanas, šis zaudējuma ciešanas un tā līdzīgi. Atgriežos pie sevis, tās savas personas, ja? Tas bija grūts lēmums. Tas nebija vienas stundas lēmums un tam līdzīgi, ja? Tie vīriņi no tās, divi cilvēki, kas tur bija, ja, kas ar mani strādāja, parastās tikšanās bija ar 2 cilvēkiem, tad arī ar 1 cilvēku. Cik kopumā to tikšanos skaits, es nezinu, zem 10 noteikti, diez vai pārsniedz 10, ja. Tas ir sākot no marta mēneša līdz tam jūlijam, pēc tam tā pauze, un tad atkal dažas tās tikšanās, un tad jau es atstāju to Latviju. Bet tajā posmā jau, kad bija skaidrs, ka man jāatstāja Latvija, jā, šā vai tā, jo pret mani vērsās arī Rīgas pilsētas prokurors tolaik Alksnis sakarā ar neformālās tautas veidošanu, tur tā programma, ko es biju uzrakstījis un tā tālāk, jo es tajā programmā biju atsedzis šo patiesību, jā, par to, kas notiek Latvijā, arī par šīm frontēm un tam līdzīgi, ja. Tā kā tas arī fakts, ka viņi to negribēja paciest. Grūti pateikt, kas patiesībā būtu ar mani noticies, te būtu palicis, ja. Ir pazīmes, ja, es domāju nopietnas, ja, tādas brīdinošas, ka šā vai tā viņi būtu tikuši no manis vaļā. Vai nu fiziski iznīcinājuši, ja mēģinājuši tur iesēdināt, grūti jau pateikt, ja, kādi varētu būt tie risinājumi, bet tā problēma bija, un viņa bija jārisina, ja, tātad es, protams, ja es pilnīgi aizietu, teiksim, prom no visām kustībām un tā, varbūt tā arī būtu kaut kāds risinājums, ja, priekš manis, ja, jo tad es tomēr paliktu Latvijā, ja, pie savas ģimenes, un tās jau arī vērtības. Bet man bija viena cita ideja, tad, kad viņi sāka runāt par to izbraukšanu, tas nebija tāds spiediens, bet tā bija tāda apstrāde, ja. Tieši tad man parādījās tā doma, ja, ka īstenībā nebūtu nemaz tik slikti, ka viens tāds cilvēks, ja, kā es tādu domāšanu, ka viņš izbrauktu uz tiem rietumiem un mēģinātu uzrunāt šos rietumlatvieši. Ja? Vispirms Eiropā varbūt, tur Vācija, Zviedrija vai kur vēl, ja? Un pēc tam varbūt visā pasaulē. Apmeklēt Ameriku, aizbraukt uz Austrāliju, tur arī Kanādu, protams, un tā tā. Tāda doma man radās, ja? Es viņu perināju, jo tā doma ļāva man, tā kā adaptēties tām gaidāmajām pārmaiņām, ja?
lai es nejustos kā pilnīgi izmests, diskvalificēts un tam līdzīgi. Jo tas nebija tikai ārēji, tas nebija tikai čekas spiediens, tas nebija tikai kaut kāda pārvietošanās geogrāfiski vai politiski geogrāfiski, ja, no kaut kādiem reģioniem. Tas bija arī tas iekšējais zaudējums, ka es jūtu, ja, ka šeit man nav nākotnes vairs. Man nebija nākotnes, jūs saprotiet. Jo pat es domāju, ka es būtu palicis un cīnījies ar to neformālās tautas frontes ietvaros, tad tie cilvēki, kas tur bija, ja, it īpaši tur Cālīts, ja, bija aktīvs, vēl viens otrs, vai tas pats Zakaķistovs tur nebija, ja, vēl, un kā pa miglis kaut ko atceros tādu un tam līdzīgi, ja, bet tur bija vēl no drošības komitejas. Es to, Kulinskis, man liekas, tur bija, tādi, kas tajos maisos atradās un tam līdzīgi, ja. Tātad, spriežot pēc šī sastāva, un es to jūtu, ka tie ir cilvēki, kas tomēr spēlē to spēli, bet viņi nav tie, ja. Viņiem tas nav tā kā man tas bija, ja. Man tas bija kā bērns. Un, līdz ar to šādā, faktiski zaudētā situācijā. Es uzskatīju, ka viss špīlis tavs, kā saka vācieši, ja? Un es tiešām tad arī galu galā piekrītu, ja? Bet vai tas nozīmē, ka tas bija tāda kā brīvprātīga rīcība? Noteikti nē. Labākais pierādījums ir tas, ka es atgriezos momentāli, kā varēja iebraukt Latvijā, ja? Es to darīju, es to gaidīju. Es nejūtos labi tur rietumos, tas ir cits stāsts. Un visi tie draudi rietumos nemaz nemazinājās. Arī tā vēlme, drošības komitejas vēlme savērvēt, ja? Varbūt pat izmantot kā izlūku, kā spiegu un tā tālāk, ja? Viņiem bija šīs domas, šīs idejas, viņi par to runāja. Viņi man te vēl Latvijā brīdināja, ka mēs tevi savervēsim, tur nebaidies, ja? Ja mēs tevi Latvijā nevarējām savervēt, ja? Tad tur tu pats to vēlēsies, pats nāks pie mums apmēram tādā stilā, ja? Un tas bija tuvu patiesībai. Par to vervēšanu, tiem maisiem un tā tālāk. Jūs varbūt šokēšu, jā, bet viena daļa no jums jau to zina, ka arī mana kartīte ir čekas maisos. Jūs teiksiet, kā tad tā? Tad jūs arī parakstījāt to sadarbības līgumu ar Čeku un tam līdzīgi. Ja jūs iepazīstaties ar manu kartīti, jā, jūs tur gaida arī citi pārsteigumi. Tāpēc, ka kartīte ir datēta ja nekļūdos ar 4. oktobri. 10. septembrī to neformālo tautas fronti dibinājām, tad kaut kur 4. oktobrī. Bet 3. oktobrī, tāda diena iepriekš, jau bija sagatavoti dokumenti, jā, vīza manai izraidīšanai, jā, ar Holandas tiem papīriem, jā, es tiku izraidīts uz Izraēlu. Un tad es nāk tā, kad es esmu parakstījis to ar to vēlnu to līgumu, jā, nākamā dienā pēc tam, un aiznākamā dienā es arī izbraucu. Un, amizanti izskatās, jā. Kas tad tas par ziņotāju, un, kurš īstenībā brauc prom, jā. Pasakiet, kur tā kāda loģika ir? Ko tad es tagad ziņošu, kādi vilcienu vagoni ir, ja? vai kādas ir filtrācijas nometnes Austrijā, Vīnē, kur es atrados tur kādu mēnesi vai vairāk un tā tālāk. Tātad, pievērsiet uzmanību tam datumam, ja, tas un tā tālāk. Droši vien te varētu runāt par atpakaļejošu datumu, jo dzīves vieta ir norādīta Rietumvācija, Fergie. Es atvainojos, tad, kad es izbraucu, es nezināju, kur es apstāšos. Tur nebija viennozīmīgas nekādas versijas. Jo bija vairākas iespējas, vismaz 3 iespējas bija.
Viena iespēja tā braukt ar to visu uz to norādīto vietu, tātad uz Izraelu. Jā, vilcienā, kad es atrados ceļā, jā, tur bija cilvēki, jā, kas savāca mūsu dokumentus, tās vīzas, izbraukšanas pasas un ko tur. Un jautāju, vai es brauksiet uz Izraelu. Es teicu, ka man nav skaidrs, ka es vēl, ka tie jautājumi ir izcināsies, jā, ka man ir kaut kādas tur adreses, telefonu un tā tālāk, jā, bet tā otra versija bija vai no Amerika, vai Rietumvācija. Un es labprātāk nonāktu Rietumvācijā, jo skolā es mācījos, kaut nedaudz zināju vācu valodu. Tā man šita to laiku. Vēlāk izrādījās, ka manas zināšanas ir smieklīgas, ka viņas ir daudz par maz, jā. Un tikai apmeklējot ilgstoši 10 mēnešu apmeklējot valodas kursus, es tā kaut kā jau sāku tur runāt tajā vācu valodā, ja? Bet ieradies Vīnē un tur mani sagaidīja arī latviešu emigranti, ja? Kāda, viena ģimene, ja? Un viņi sazinājās ar Vāciju, tur ar Šilde pazīstams, tāds aktīvists Rietumvācijā, Minsterē viņš mitinājās, ja? Un Šilde, kuram bija sakari ārlietu ministrijā, tur Vācijā, Bonnā, ja? Viņš devās kārtot šos jautājumus. Bet faktiski to Vācijas iebraukšanas vīzu, ja, man jau tie visi dokumenti ir saglabājušies, es varu uzrādīt jebkurā brīdī, jebkuram, ja, un man ir arhīvs, ja, es neesmu tāds cilvēks, ja, kas dzīvo bez pagātnes. Viņš šo vīzu es saņēmu tikai tā ne aprīlis, bet oktobris, novembra vidū apmēram, ja. Varbūt pat otrā pusē novembra, ja? Tā kā tajā manā kartītē, kur ierakstīts FRG, ja? Tad tur bija jābūt kaut kādam burvim tālredzētājiem, lai zinātu, ka es dzīvošu FRG, jo oktobra sākumā, ja? Tas absolūti nebija iespējams, to neviens es nezināju, neviens to nezināja, ja? Pat es vēl nebiju lēmumu pieņēmis, ja? Jo es domāju arī drusciņi par Ameriku, jo Kanādā bija manas mātes vecāki un tantes, ja? Un onkulis, tā kā tā Vācija nebija ieprogrammēta iepriekš, ja? Un tad, kad es pats piekļuvu tai kartītei, es jau, godīgi sakot, nedomāju, ka es esmu tik nozīmīgs cilvēks, ja, ka es esmu aģents, čekas un tā tālāk. Ja. Es domāju, ka viņi tā gatavi man drīzāk apspļaudīt nekā aģentos, ja, jo tas jau ir līdzstrādnieks, jūs saprotiet. Ja. Tas, ka tauta neciena aģentus, un visus šos informantus, jā, tas gan skaidrs, bet par to jau nav jāsludina uz katra stūra, jā. Bet tu vari justies kā kaut kāds tāds īpašs cilvēks, jā, kā aģents. Es smējos, protams, bet tad ar šo kartīti un tam līdzīgi. Ņemiet vērā, jā, ka tas ir diezgan plašs spektrs, kā cilvēki apstrādā, jā, mēģinot ietekmēt viņa lēmumus. Es jau minēju šos draudus un kaut ko tādu, jā. Un, teiksim, mēģinot izraidīt, jā, lai tas nebūtu skandāls, jo, protams, tāda izraidīšana tur saslēgts ķēdēs vai mucā iebāzts vai ar roku dzelžiem, jā, tā tas tajos laikos nenotika, jā, tad bija jau zināma, veikta tāda apstrāde, lai cilvēks pats uz savām kājām un rokās savi čemodāni, jā, lai viņš tur kaut kur dotos. Bet, teiksim, tas, kas saka, tu brauksi, bet padomā par savu ģimeni. Kā es padomāšu par savu ģimeni? Tad uzvedies tā, ja, lai nenodarītu pāri savai ģimeni. Tātad, atkal draudi. Tev ģimene paliek Padomju Savienībā. Jā, es biju izšķīries un burtiski piespiedēju izšķirties. Tas bija jādara arī
pats sapratu, es to izdarīju, tāpēc, ka man bija jāglābj arī savas sievas tēvs, kurš vadīja lielu rūpnīcu Latvijā, jā, jo viņam tad būtu jāatsakās no sava darba un tā tālāk. Jā. Ne tikai tas, arī sievai būtu jāpamet savus darbus Zinātņu akadēmijā, un dēlam bija šie draudi. Un, nu, cik tālu viņi fiziski, jā, es nezinu nevienu gadījumu, ka kādam būtu tur bērns nogalināts no disidentiem, jā, pašus gan ik pareizi kādu tur novāca, jā, kā droši vien Astru un Ziemeli, jā, patiesībā diezgan daudz, pat pārāk daudz, jo kaut kā viņi nekaudrējās nogalināt. Jā. Bija pietiekami tādas modernas tie līdzekļi, jā, un diezgan droši bez bailēm varēja to darīt. Nu, vajadzēja tikai noskaidrot, ar ko tur slimo, jā, un tad tev iebarot ar attiecīgām tabletēm, panākt lēkmi un nepalīdzēt tev. Un laikams laikā tu mirsti, jā, vienalga sirds nepietiekamība, nu, dažāds tāds, jā. Un tās nav sazvērestības teorijas, ja, jo to cilvēku nav. Un es domāju, ka vēl šodien tas notiek. Es nezinu tos zemtekstus, ja. Tāpēc es nevaru, piemēram, izskaidrot, bet man ir tādas visādas intuitīvas izjūtas. Ja. Tas pats Konstantins Pupurs, ja, kurš salīdzinoši nesen mira, man iekšēji, ja man jāizšķirās un man vajadzētu minēt, un kaut vai par lielu summu, vai viņš ir pats miris no slimības, protams, no sirds nepietiekamības, ja, jeb arī viņš ir nogalināts. Man būtu grūti, es nezinātu, uz ko likt to naudiņu, ja, lai es vinnētu. Es uzliktu laikam, ka viņš ir nogalināts. Tā iekšējā intuīcija, kas ir saistīta ar tādu pieredzi, ja, kuru tu neesi līdz galam, teiksim, sapratis vai apsekojis, ja, bet viņa tev ir. Viņa tev palīdz pieņemt lēmumus. Ja, un šī gadījumā, ja, viņa mani mudina tā to uztvert. Nu, jā. Protams, nav jēgas tālāk to visu turpināt. Bet tā tad, jā, šī izšķiršanās, šis lēmums bija izbraukt. Bija arī kaut kāds papīrs. Es tad, diemžēl, es negaidīju, ka tā dzīvē, ka nāksies pie tā atgriezties tādā veidā. Bet bija kaut kāds papīrs jāparaksta par, es varu kļūdīties satura ziņā, bet man atmiņā ir palicis tā, ka tur gāja runa par to, ka es nenodarbošos ar kaitniecību pret savu dzimteni, kur es atstāju, ja. Es tā sapratu arī, laikam, no tām sarunām, kas šajā sakarībā tur bija, ja, ka es nesadarbošos ar kaut kādiem dienestiem rietumos, kas ir vērsti pret Padomju Savienību, pret Padomju Latviju un tā tālāk. Kas attiecas uz šo jautājumu, un tas arī saistīts ar tēmu par čeku. Es jums varu iepriekš pateikt, ka es netaisījos sadarboties, nedz izbraucis, nedz Latvijā. Es nesadarbojos. Man bija piedāvājumi. To es varu pierādīt, ja? Bet es atteicos sadarboties. Es to iekšēji uztveru kā nodevību, savas valsts nodevību. Es ienīdu komunistus, bet tas nenozīmē, ka es biju gatavs brāļoties, ja, ar amerikāņiem vai tur NATO vīreļiem vai kaut kā tā. Tā nebija. Tas ir jāņem vērā, lai mani pareizi saprastu. Tāpēc arī atrodoties Rietumvācijā, jā, patiešām bija mēģinājumi mani vervēt, bija šis uzbrukums, jā, es nezinu, kādu mērķi autoavāriju tika sarīkot un tam līdzīgi, jā. Tātad kaut kur mēs nesapratāmies ar to drošības komiteju. Viņi bija kaut ko vienu par mani iedomājušies, jā, es jau pats piestrādāju, lai viņi mani nepazītu, kas man iekšās notiek, jā. Bet tās spēles jau bija pietiekami tādas. Gan asas, jā,
gan arī būtiskas. Būtiskas gan tagadnē, gan nākotnē. Ja? Un tāpēc es tiešām parakstīju kaut kādu tādu papīru. Ja? Un vēlāk satiekoties tur jau Rietumvācijā ar to Cālīša kameras biedru un tā tālāk, ja, izrādījās, ja, ka tādi papīri tiek piedāvāti visiem. Viņš izbraucis bija no Ukrainas, izraidīts, ja, arī viņš bija kaut kādu tādu papīru parakstījis. Tas gan nenozīmē, ka tie, kas izbrauca, kad viņi šo vienošanos ar drošības komiteju, ka viņi viņu ievēroja, ja. Nu, nē, es nezinu, vai ja es būtu aktīvāk cīnījies, teiksim, rietumos pret, jo es tiešām publicējos. Manas publikācijas, es domāju, ka bija tādas, pietiekami atmaskojušas, ja, teiksim, to komunistu darbību un tā tālāk. Nebija tā, ka es izbraucu un atslēdzos un vairs neinteresējos par Latviju. Es centos. Rietumu presē, jā, tur ministrē bija tipogrāfi, avīzes tika izdota, jā, es tur diezgan daudz rakstus uzrakstīju, tādus izglītojušus, skaidrojošus, politiski orientētus, jā, ideoloģiski, un man šita, jā, ka tas ir kaut kas svarīgs, lai gan es zināju, ka tās avīzes jau vairāk nonāca tikai rietumu latviešu rokās, jā, ka Latvijā jau gandrīz nē. Un tomēr arī atsevišķi to avīžu eksemplāri nonāca Latvijā un kaut kā varēja ietekmēt to domāšanu Latvijā un tā tālāk. Tas par maniem grēkiem, un tagad noslēgumā man ir varbūt pati interesantākā vēsts, vismaz kā tas man šķiet, par to manu izraidīšanu. Es jau ieminējos, ja, ka es domāju, ka es esmu izraidīts tāpēc, ka es dibināju to neformālo tautas fronti, un ka es īstenībā gatavojos un paklusām arī cīnījos pret tautas fronti. Ne pret tautu, bet pret to nomenklatūru, pret to viltu, pret to nelietību, ja? Tātad pret visu nākotnes to nelietību. Tāds bija tas mans mērķis. Ja? Varbūt dunš daži teiks, ja? Lūdzu, domājiet tā, ja kā gribat. Bet es tā to sapratu un uzsvēru. Un es sekoju, principiāli sekoju. Nebija tā, ka es tur svāsties un tur vēl kādas citas manas intereses vai kā. Nekā tāda nebija. Bija tikai viena rieva, kā saka, ja? Un viss. Atbrauc Latvijā, atgriezies, ja, kaut kur, es nezinu, 91. gada nogalē, ja? Vai 92. gada sākumā, man liekas, tas bija 91. gada noslēgumā. Ja? Es mēģināju šeit iekļauties, es izstrādāju pietiekami lielu skaidru programmu, kuru arī te nopublicēju un tā tālāk kontaktēs ar ļoti daudziem cilvēkiem, ieskaitot, protams, Vides klubu, ieskaitot to radikālo apvienību bijušo neformālo tautas fronti, vēl citas tur partijas, organizācijas un tā tālāk, bet izņemot tautas fronti, ar kuru es nekontaktējos. Tas nenozīmē, ka es ar atsevišķiem cilvēkiem tur nekontaktējos, tas gan tā nebija, ja? Bet nekādi projekti, nekādi plāni man nebija tur iesaistīties tajā tautas frontē un tam līdzīgi. Bet visur es sastapos ar tādu patiešām dziļu neizpratni, negatavību saprast šos manus uzdevumus, ja? Un tāds savā veida bezsērs, ja? Jo tauta bija sašķēlusies, tauta bija aktīva, bet aplamā virzienā tā visa tā enerģija un tā tālāk, ja? Un man vairs nebija kur atspērties. Es to, teiksim, tas lakmusa papīrītis bija doma par to, ka jāboikotē vēlēšanas. Runa iet par šo 5. saima laikam, ja, bija to, un tam līdzīgi. Visur es gāju un skaidroju, ja, šo nepieciešamību boikotēt tās vēlēšanas. Atbalsts es nesaņēmu. Gandrīz mani vienkārši centās izsmiet un tā tālāk. Jeb tas bija tāda nesaprašana kā pārpratums, ja. Tas pats Ulme tur un Vides klubs un daudzi citi, ja,
man būs jāatgriežas vēl pie Ulmes. Jo tad, kad es jau dzīvoju Rietumvācijā, man šeit, tūlīt pēc izraidīšanas 88. gada kaut kur varbūt novembrī, ja varbūt tas bija arī kādā citā mēnesī vēlāk. Minsterē ierodās vides kluba kaut kāda komanda. Lai gan to laiku līdz pat 89. gada vidū es biju pārliecināts, bija pamats man tā uzskatīt, ka tie, kas izbrauc, kas tur uz Vāciju brauca ciemos vai ko tur darīja, kas brauc uz Zviedriju, uz Rietumvalstīm, ja? Ka viņi to dara ar drošības komitejas akceptu. Ka visdrīzāk tie ir drošības komitejas šie līdzstrādnieki, teiksim, ja? Jeb šie ziņotāji un tā tālāk. Vēl pastiprināja, teiksim, šīs aizdomas tas, ka viņi mani bieži meklēja, no viņiem daudz. Tiešām kontaktējās ar mani, gribēja aprunāties. Ieskaitot, teiksim, to pašu Grūtupu, ieskaitot, Repša, ieskaitot, kur bija tāds garāks sarunas un mēģinājumi kaut kā tur izzondēt, jā, to manu pozīciju. Labi, es daudz bija, 10 cilvēku bija, ja, katru nedēļu, un nāca, un gāja, un runāja, bet, ieradās arī vakieši, ja, no vides aizsardzības kluba. Ārvīds, tur viņa draudzene vai civilsieva, Diana Stalizāne, un vēl citi tur, ja. Es runāju ar Daugavas vanagu priekšnieku, tāds Bērziņš bija, man šķiet Jānis, varbūt kļūdos. Bērziņš vadīja Daugavas vanagus, jā, es zināju, ka šai organizācijai ir kaut kāda nauda. Es lūdzu, vai viņi ar naudu nevar atbalstīt vides klubu, kad ierodās vides kluba prezidents un tā tālāk, un ka viņiem ir vajadzīga šī nauda. Gan talkām tur motorzāļi vajadzēja, un varbūt diktafonus, varbūt, teiksim, kompjuteri, ja? Tolaik jau vēl tie kompjuteri pat Vācijā vēl īsti tā, ne katrā ģimenē bija, bet, jā, tā kā televizori, bet, bija un tādas vajadzības, ja? Es izteicu. Šī nauda parādījās, es diemžēl neatceros to summu, un tas ir šodienas viena konflikta pamatā man ar tiem bijušiem vides klubu, faktiski tikai ar Arvīdu Ulmi, ja, un Stalizāni, ka tā nauda bija, motorzāģis nopirkts bija, nopirka man divriteni, jo man bija problēmas ar muguru, man bija grūti staigāt, bet es varēju ar riteni pārvietoties, ja, un nopirka šo to vēl sev. Ko viņi nopirka, es jau nezinu, es pa veikaliem ar viņiem kopā nestaigāju. Tikai tad, kad viņi aizbrauca, tad, kad viņi atgriezās Latvijā, es saņēmu vēstuli no Latvijas, to uzvārdu, kas man, sieviete, kas man atsūtīja to vēstuli, ja, es varu kļūdīties ar to uzvārdu, es labāk viņu neminēšu, ja, bet tā sieviete rakstīja, jautāja par tām summām, par to naudu. Viņa teica, ka Arvīds atvedis tikai to zāģi, ja, un ka viņa dzirdēs, ka tā nauda ir tur lielāka. Jo arī Diana esot lielījusies, jā, ar franču smaržām, tur to Chanels 5 man ir atmiņā palis, vai kaut kas tāds. Es tai sievietei, man šeit neatbildēšu to vēstuli, jo, lai kā tur nerīkotos šis pārītis, jā, par to spriest un tur vides klubā, tas nebija jādara. Tas sašķeltu vides klubu, tas radītu, pat varētu sagraut to organizāciju un tā. To es negribēju. To es negribēju, tāpēc es vienkārši noklusēju. Jā, tagad kādā intervijā tur Klimovičam vai kā es ieminējos par to, jo faktiski tā ir īpaši atsevišķa tēma. Arī saistīta ar drošības komiteju, jo tā nauda, jā, rietumos,
Ne jau tikai helsinkieši, tur 86 Sīlaraups un kas tur tām naudām tur strīdējās ar Lietuvu un latviešiem, un kas naudas vāca, bet latviešiem negribēja dot. Bet arī Cālītis tur caur saviem tur paziņām, trimdā, arī viņam tika nodota nauda ne jau personīgi Cālītim, bet lai Cālīts varētu to naudu izmantot tai neformālai kustībai Latvijai, cīņai un tā tālāk. Tas nenotika. Bija šie cilvēki, kas piesavinājās. Aparatūru piesavinājās, ja nopirka rietumos datoru, jā. Cālīts to sev patur. Tādas ziņas man ir. Un, par Arvīdu un par Ulmēm, jā, Dievs ar viņiem, lai tad tas Dieviņš tur ņemās un noskaidro, jā, vai tas tā ir, vai tas tā nav. Bet fakts tāds ir. Fakts, kaut vai tā pati vēstule un tā interese un mana attieksme, jā, kāpēc man par to būtu pilnībā jāklusē. Es domāju, ka nē, ka man ir tiesības par to izteikties sevišķi šodien, kad Vaks jau nav apdraudēts. Lielākais drauds Vakam ir taisni šie Ulmes šobrīd. Ja? Tās ir manas domas. Un tagad es pateikšu kaut ko ļoti īpašu. Ja? Tas arī attiecas uz Ulmēm. Un tas man pašam bija negaidīti. Es neteikšu šoks. Bet tas bija negaidīti. Runa iet par kaut kādu informāciju. Vides klubā ļoti aktīvi varbūt ne, bet aktīvi darbojās tāda Anda Celma. Anspaka, man liekas, tolaik bija viņas uzvārds. Ja? Un tā Celma, caur tiem kuratoriem Čekā, vienam no viņiem tur bija divi. Viens bija tāds nobriedušāks vīrs, bet otrs bija tāds jauns puisis. Un vienam no viņiem tam jaunajam paspruka kaut kāds teikums, kur es sapratu, ka viņam ar to Andu ir kaut kādas personīgas tādas attiecības. Un es tūlīt jau ziņoju Arvīdam un citiem tur, kas, es teicu, ka Anda sadarbojas ar Čeku, ka no Andas ir jāuzmanās. Es nezinu, vai viņi to ņēma vērā, vai... nebija jau tas tik būtiski, ko tur no Andas uzmanīties, ko tā Anda tur varēja tādu. Jo mums jau nebija tie noslēpumi, kā es jau teicu, un tā tālāk. Bet tomēr nepatīkami, jo, ja tu zini, ka tas ir Čekas cilvēks, tad tas nav tikai tāds aizspriedums, bet tāda, īstenībā bija jau jāuzmanās, mēs bijām neformāli, Čeka jau nebija neformāli, Čekai bija citi mērķi un tā tālāk. Lūk, šī Anda, ar Andu pēc atgriešanās Latvijā es tikos kaut kādā pasākumā, uzzināju, ka Anda tur ieņem kaut kādas amatus, viņai bija labas angļu valodas zināšanas, bet viņa man pateica kaut ko tādu, kad gan es biju gatavs apsēsties. Viņa teica, tu zini, ka es esmu apprecējusies ar to kuratoru, ar to jauno puisi. Kā es to varu zināt, man nekādi kontakti ar viņiem, vairs nav pēc izbraukšanas, nav bijuši nekādi, jūs saprotat, ne ar vienu, tas viss, punkts. Bet šī gadījumā, es jau ne tikai pabrīnījos, es tā mēģināju, tur tas bankets bija, šampānets un tā tālāk bija iespēja aprunāties, es mēģināju izdibināt no viņas kaut ko, par to Čeku un tā tālāk. Un viņi arī diezgan pļāpīgi un man tur daudz ko stāstīja. Viņi teica, redz, kā viņi tevi tur apspēlē un ko tur, par to izraidīšanu manis un tā tālāk. Un es teicu, ka diez vai, ka tik vienkārši jau nebija. Jo kaut kādas detaļas viņi jau nezināja. Visas tās lietas, kaut ko zināja. Labi, tā tikšanās, un tā es tur piedāvāju Andai, varbūt mēs kopīgi kaut ko uzrakstīsim, tur kaut kādu. Man bija ideja tad, bet šobrīd es vairs neatceros. Un tagad, pirms kāda gada, šobrīd ir 20. gada decembris, decembra vidus. Bet 19. gada kaut kur septembrī man šķiet,
es saņemu kaut kādu ziņu no tās Andas. Man liekas, internetā pienācis kaut kāds vēstījums, ja? Anda grib ar mani tikties. Izrādījās, viņa dzīvo arī tepat Jūrmalā, es no Jūrmalas, es tad sēdu Jūrmalā, Melžos, bet viņai māja Lielupē. Nu, gandrīz blakā. Nu, tomēr Jūrmalā, ja? Anda grib ar mani tikties. Nu, interesanti, jā, kāpēc netikties tur ar tik seniem paziņām, jā, un īstenībā interesanti cilvēku. Nu, neskatoties uz visu to viņas čekas biogrāfiju un arī tām laulībām ar to puisi un tā līdzīgi. Nu, es aizbraucu tur. Anda bija diezgan depresīva. Viņa stāstīja par to, ka viņa, nu, tas vīrs ir miris, tur slimība un kas, viņa tur pastāstīja arī par to, kā viņš ir aizgājis no tās čekas, ka viņš tur imitēja slimību, tur psihiātriski vai kaut ko, ja, nu, es nezinu, cik tur patiesības, cik tur ir kaut kas tāds, ja. Nu, cik es sapratu, viņa gribēja sevi parādīt kā tādu lojālu šai valstī, un šī valsts, tā 4. maija valsts viņai arī uzticējās, jo viņi strādāja tur kaut kādās institūcijās, jā, kas saistītas ar starptautiskām tur lietām, un, kā es teicu, viņi labi zināja to angļu valodu, jo viņi, nu, nāca no tādas ģimenes, jā. Bet visā tajā sarunā pie kafijas, jā, tur ciemojoties, viņi man pavēstīja kaut ko tādu, nu, pilnīgi negaidītu, kas gan lika man aizdomāties. Viņa teica, viņa man jautāja, vai tu zini, kāpēc tu aizbrauc? Es domāju, ka viņa tagad grib noskatot man tā kaut kādu personīgu pozīciju, ja? Nu tā, ka ja grib pārmest man, ka es esmu kaut kāds nodevējs, ja es esmu aizbraucis. Nu, es jau viņai gribēju skaidrot, bet viņa nemaz negribēja dzirdēt manu atbildi. Viņa gribēja man kaut ko pastāstīt. Viņa teica, ka Aleksandrs, jā, Saša laikam bija tas viņas vīrs un tas kurators, jā. Viņa teica, Saša man pastāstīja par tavu izraidīšanu. Un tad viņa sāk stāstīt par to incidentu, kuru es jau iepriekšējā reizē tur aprakstīju, par tām trivīnēm, par to Staņislavu Zukuli drošības komitejas priekšnieku, par to konfliktu. Izrādās, ja, ka tas Zukulis pēc tā incidenta esot kontaktējies ar Borisu Pugo speciāli par manu jautājumu, ko darīt ar to turinu. Nu, viņš viņam pastāstīs, un varbūt pats Pugo arī tur, es teicu, ka viņi dzirdē to manu kliedzienu, ja, tās rokas nost, ruki proč, un tā tālāk, ja. Un tad esot, nu, es nezinu, tos priekšlikums detaļas jau neviens nezinu, jo tas Zukuls pats ir stāstījis tiem puišiem kaut ko, ja. Nu, sakarā to plānu, tur man izraidīt un tā tālāk. Bet, ja es pareizi sapratu to Andu, ja, tas Zukuls ir radikāli bijis noskaņots, kad, nu, tā kā vajadzētu ar viņu izrēķināties, ja, nu, tas nozīmē nogalināt, ja. Bet Pugo ir iebildis, teicis, ka tas nav jādara, ja, nu, ka nav tas piemērots tas laiks un ka nav nekādas vajadzības, ja. Un ka pareizais risinājums ir viņu izraidīt, izsūtīt un tā tālāk. Protams, tas darāms caur Maskavu. Latvija nekādas tur vīzas Izraēlas nebija un nekādas tur diplomātiskās atsevišķas attiecības ar Izraēlu, protams, to laiku nebija, ja? Un tā līdzīgi. Nu, tā līdz ar to tad Latvijas drošības komiteja ar priekšnieku personā, ja, Staņislavs Zukuls, gatavoja caur Maskavu šos manas izraidīšanas dokumentus. Un tad es tagad, nu, ja es mēģinātu kaut kādu kopsaucēju veidot, ja, nu, tad man jāsaka, ka Arvīda nodevības pēc toreiz tajā mītiņā, ja, kādēļ tā es tiku izraidīts galu galā. Protams, es nebiju vēlams
tā jauno nomenklatūras Latvijas nebija vēlams šeit kā tāds politisks aktīvists vai spēks, vai kas ir bijis. Ja? Es nebiju vēlams, bet izrādījās, ja, ka tā nav. Tas man vienmēr drusciņ sildīja, ka es domāju, ka, lūk, es esmu pirmais, varbūt pēdējais no Latvijas tādiem izraidītajiem, ja, kurus šī jaunā nomenklatūra, šo Gorbačovieši izraidījuši ir mani, ja, no tie, kas to tautas fronti tur veidoja no augšas, ja, un tam līdzīgi, bet izrādījās, ka nē. Droši vien, ka te jāsaliek kopā abas tās lietas, ja, jo, pat tā drošības komiteja, droši vien, kad ja es būtu palicis un būtu tālāk aktivizējies ar neformālo tautas fronti, tāpat viņi atgrieztos pie manis un būtu risinājumi. Droši vien tas brutālākais tad varētu būt, ja? Tas Zukuļa variants, jo, gan Zukulis, gan Pugo, es domāju, ka tomēr piederēja pie tiem stagnātiem. Jo, jūs zināt to Augusta Puču un Pugo Lūmu tur un viņa nāvi, ja? Kas galīgi nav pašnāvība. Tik naivi neesiet, ja? Tas ir, tad jau drīzāk mēnesis uz zemi nogāzīsies, ja? Nekā Pugo izdarīs pašnāvību. Tam neticat nekad, ja? Tā kā tās spēles bija pietiekami tur nopietnas, ja? Un maksāja dzīvību cilvēki par to un neko darīt, ja? Bet, lūk tā. Tā ir pilnīgi oriģināla informācija jebkuram, jā, jo Anda ir mirusi pēc tikšanās ar mani, es nezinu, cik tur pagāja dažas nedēļas, un es uzzināju, ka Anda ir mirusi, bet es neuzzināju, kādos apstākļos. Jo depresija viņa bija, es kā ticamāko versiju, es pieļauju tomēr pašnāvību. Bet iespējams citas versijas. Slimība arī ir iespējama, jā, es nedomāju, ka viņa bija īpaši vesela, jā, jo neizskatījās viņa īpaši vesela. Bet gan jau es to varbūt uzzināšu. Ir cilvēki, jā, droši vien, kas man to varētu pastāstīt. Bet, es braucu tur uz to māju un mēģinātu tur kādu satikt vai iztaujāt, jā. To es nedarīšu. Tad šī informācija, viņa nav tā, ja kāds domā, ka es te gribu atriepties tam ūmēm vai kaut kādā veidā tur sagrosīt visus notikumus, jā, tur mēģinot sevi padarīt par tādu pūkainu un baltu, un ko tur, jā, tur atmazgāties, jā. Nav man tādu plānu. Ja es pat arī būtu nolēmis sadarboties ar drošības komiteju, jā, es arī tādā gadījumā diez vai šodien man nāktos nožēlot, jā. Jo, es esmu pieredzis jau daudzus gadu desmitus, es rīkojos atbilstoši izsvērtiem saviem lēmumiem, jā. Es nekad neko nesasteidzu, jā, tas nenozīmē, ka es nekad nekļūdos. Es varu pieņemt nepareizus lēmumus, jā, bet, šī gadījumā, jā, es domāju, ka tas lēmums būtu pareizs. Tāpat kā pareizs bija reālais tas lēmums par to izbraukšanu un viss pārējais, jā, arī tā pieredze, arī mēģinājums pārliecināt latviešus trimdā. Es tiešām arī varu mēģināt saskaitīt dažādas tur sajietus vai svinības, kuras runas esmu teicis un tā tālāk. Un tas ir ne tikai Vācijā, bet tas ir arī Zviedrijā, arī, kuras tur vēl brauc uz Dāniju, bet uz Holandē un Austrālijā vēlāk jau es esmu bijis un skaidrojis latviešiem šo vēstures posmu jau. Par to es runāju kā par vēsturi. Tāpēc, ka šie cilvēki, kas tur bija aktīvi, vienalga vai līdzgaitnieki vai pretinieki un tā tālāk, ko par viņiem tur šodien emocionāli par viņiem man nav ko teikt, ja? Lai gan viņu rīcība daudzjādā ziņā ir bijusi noziedzīga. Ja?
jo, caur to tautas fronti, jā, ir izgājuši liels skaits šo 4. maija Latvijas fīrerišu un visādu tādu, jā, un te būtu daudz, ko te varētu ļoti ilgi. Bet es īstenībā iekšēs esmu noguris no visa tā, jo man nešķiet, ka Latvija, teiksim, ka varētu iztēloties, ka Latvija pati kaut ko, ja? Ka iznāk tā situācija kaut kā atkārtojās. Kas bija Latvija salīdzinot ar Padomju Savienību? Es nezinu, blusa salīdzinot ar Ziloni, ja? Pat ja mēs ļoti, ļoti būtu stipri garā bijuši un tā tālāk, ja? Vai būtu iespējams uzvarēt? Cita lieta Gandijs, Indija, ja? Vai vēl kādi tāda līmeņa līderi un tā tālāk, ja? Bet tādai mazai valstiņai, ja? Es, protams, varu samusināt vienu daļu tautiešu, ja? Viņi piekritīs varbūt maniem uzskatiem, izrādīs gatavību rīkoties, vairāk vai mazāk, ja? Bet tā mūsu rīcība, vai mēs tiešām varam sasniegt kaut kādus rezultātus, ja? Tas ir zem lielas jautājuma zīmes, ja? Un tas nav gļēvums, ja? Bet tā ir tāda realistiska domāšana. Arī šodien, ja? Kad ir izdarīti tādas izvēles, ja? Es jau minēju, tas NATO, tā Eiropas Savienība, tā brāļošanās ar Amerikas Savienotām valstīm vēl un vēl, ja? Tās ir lietas, ja, kuras, ja kāds gribēs to visu tā kā atcelt, kā to izdarīt, ja? Man īsti nav padomu. Var jau, protams, te iekšēji visādi cikstēties, ja? Un censties tur iekļūt saimā vai ko tur vēl, un tā, bet te ir daudz pakāpju tādi filtri, ja, ka tu nemaz tā tik vienkārši tu nevari tikt pie tās stūres, ja. Un pat nonākot, iztēlosimies tādu ļoti neparastu veiksmi, ja, ka kādam tā līdzīgi man domājošam izdotos tur kļūt par ministru prezidentu vai prezidentu, es nezinu, ko tur vēl, ja. Vai es varētu ietekmēt? Padomājiet, jūs sapratīsiet, ja? Nē. Neko. Ja man pasludinātu par vājprātīgo, būtu Trumpa efekts. Jeb kaut kas tāds. Tā kā atkal mēs esam šis kukainītis, jā, salīdzinājumā ar rietumiem. Te jau ir tas jautājums par brīvības, par neatkarības būtību. Kas tad viņai ir? Vai tikai tas nav kaut kas relatīvs? Nevar iegūt brīvību ar kaut kāda vecākā brāļa palīdzību. Viņš tevi pie sevis piesaista, un tu rotē jau ap viņu, jā. Un es esmu saistīts ar viņu, es esmu viņam tur parādnieks vai kas tur vēl. Tā kā šodienas Latvijas tā brīvība, neatkarība, jā, ir kaut kas tāds, ko pat dzejniekam būtu grūti, jā, loģizēt, jā, kaut kā. Viņš jau, protams, ir cilvēki, jā, kuriem kaut kāds tāds svētku noskaņojums, jā, visu laiku nepārtraukts, jā. Karogu izkāršana un tur un tāda. Tas ir tipisks efekts kā padomju laikā, jā. Arī nebija jau tā, ka visi cilvēki tur tikai piespiesti kaut ko tur svinēt vai karogs vai dziedāt himnas. Nē, viena daļa paši to darīja un tie bija tie svētki kaut kādi viņiem, jā. Viņi viņus svētīja, saprotat. Es domāju, ka šis mans vēstījums ir tāds kā materiāls pārdomā. Sitiet mani, kritizējiet. Mēģiniet. Es pats arī tā pret sevi izturos, jo patiesība ir svēta. Pārējais ir darbs. Veiksmi. Un cīņa.